Katrs bizness sākas ar sapni, taču, lai to realizētu, ir nepieciešams gudrs risinājums. Šodien esam ciemos pie mūsu klienta Dzīva šokolāde. Kā radās ideja par Dzīva šokolādi? Kādu laiciņu atpakaļ Rīgā. Pirms tam bijām es, brālis un brālēns iesaistīti profesionāli arī kafijas nozarē. Rīgas skrējiena ritenis kaut kā griezās iekšā. Tas, ka tu visu laiku esi tajā skrējienā. Gribējās katrā ziņā kaut kādu mieru, kaut kādu interesantu lietu darīt tikai caur, kas ir, tu dari tādā savā mierā, savā noskaņā, savā ritmā. Zīmes sāk nākt par kakao, līdz ar to sāku pamēģināt ar to un arvien vairāk un vairāk tas ievilka tajā kakao pasaulē. Kas visvairāk jums patīk uzņēmē darbā? Ar sirds enerģiju piepildītu lietu, mēs to noteikti arī nododam caur. Viens ir caur to, ko mēs radām, un otrs arī, protams, tā tīri enerģētiski runājot, caur to sajūtu, to garšu, visu to enerģiju nododam arī cilvēkiem. Tas arī ir tas, kas patīk gan mums, gan patīk arī viņiem. Ar ko tad atšķirās jūsu šokolāde no citām? Galvenā atšķirība, ar ko tad mēs atšķiramies no citām šokolādēm, ir tas, ka mēs savu šokolādi mēs taisām no kakao pupiņām. Kāds bija galvenais iemesls, kāpēc izvēlējies Tik-taku? Paskatījos dziļāk, paskatījos, vai ir kaut kādi līdzīgi risinājumi, kaut kas savādāks. Un beigās ņēmot vērā to visu ieguvumu, izvēlējos par labu. Super, paldies!